Labdien! Man dzird, mikrofons strādā. Paldies par šo iespēju šeit būt, stāstīt. Paldies galvenokārt par šo atmosfēru, gan paša sprinta laikā, gan arī šodien, jo tas ir savā ziņā tāds patīkams veids, kā strādāt. Es tā uzdrošināšos teikt, kas, protams, prasa arī lielu mūsu ieguldījumu, bet tomēr tas ir tāds iedvesmojošs un patīkams veids. Tātad mana tēma, ko es gribētu pastāstīt, mūsu komandas tēma ir cilvēka kapitāla stiprināšana veselības aprūpes nozarē. Valsts uzdevums tātad ir nodrošināt līdzsvarotu veselības aprūpes pakalpojumu, pieejamību un kvalitāti ar dažādiem resursiem. Un viens no šiem pamatresursiem, galvenajiem resursiem ir cilvēka kapitāls. Tie ir mediķi, tie ir ārsti, māsas, funkcionālie speciālisti, ārstu palīgi, māsu palīgi. Un šī nopietnā, ārkārtīgi izaicinošā uzdevuma kontekstā tad mēs arī uzdrošinājāmies pieteikties inovāciju sprintam, koncentrējoties konkrēti uz ārstiem, ar domu, kad risinājums ir paplašināms, protams, uz visu nozari. Nelielam kontekstam, kādā tad mēs situācijā esam. Tātad galvenais izaicinājums - ārstu piesaiste un noturēšana darbam valsts sektorā. Jo optimāls ir, vai tuvu optimālam absolventu skaits, 240 jaunie ārsti, pabeidz rezidentūru, iegūst savu specialitāti katru gadu. Tomēr mēs redzam, ka šī nodarbinātība ir nepietiekama. Šobrīd ir ārstniecības iestādes slimnīcas ziņo par 130 vakantām vietām. Ilgtermiņa prognoze, tas nav gads 1984, bet tās ir vakances, kādas ilgtermiņā ir prognozētas pie nemainīgas situācijas tieši valsts pārvaldē, valsts sektorā. Reģionālā nevienlīdzība, protams, kad mūsu galvaspilsētā ir koncentrēti galvenokārt veselības aprūpes pakalpojumi, tā skaitā terciārā aprūpe, bet šī pakalpojuma vienmērīgai izvietošanai, neatliekamai palīdzībai, primārai aprūpei, galvenajiem ambulatoriem pakalpojumiem, tātad tomēr ir jābūt zināmā mērā izlīdzinātiem visā valsts teritorijā. Bet tātad šie ārsti tomēr gan izvēlas, gan arī vairāk strādā Rīgā. Atšķirīgs nodrošinājums specialitātēs, ģimenes ārsti, internisti, neatliekamās palīdzības ārsti, tās ir specialitātes, kuras ļoti trūkst, un uz kurām nevienmēr ļoti piesakās jaunie speciālisti, tātad šeit arī darbs, lai to veicinātu šo specialitāšu prestižu un interesētību to studēt. Izteikta novecošanās, 47% tātad ārstu ir vecumā virs 55 gadiem, Eiropā tas 33%, lai gan pēdējos 10 gados ir diezgan strauja notikusi jauno ārstu ieplūšana, tas ir vecumā līdz 35 gadiem, tomēr tā novecošanās tendence ir stipri vien izteiktāka. Un obligātā atstrāde, mēs esam viena no 3 valstīm Eiropā, kur ir šī ārstiem, tieši ārstiem un tikai ārstiem. Atstrāde, tātad, ja studē valsts finansētās rezidentūras studijās, tad ir 5 gadu laikā 3 gadi jāstrādā valsts pašvaldību ārstniecības iestādēs. Šis ir piesaistes veids, no kā mēs vēlētos iet prom, ko arī mums ļoti lielā mērā mudina un veicina jauno ārsti. Kāpēc inovāciju sprints? Inovāciju sprints, lai mēs sadzirdētu jaunos ārstus, kurus mēs ļoti lielā mērā vēlamies tātad piesaistīt darbam valsts pašvaldību iestādēs, saprast, kādas ir tās viņu izvēles, kāda ir viņu pieredze, un viņus iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Un, protams, otra puse ārstniecības iestādes, sadzirdēt viņu viedokli, viņu pieredzi, viņu šķēršļus, labās prakses un arī iesaistīt lēmumu pieņemšanā. Tātad pēc šīs inovāciju laboratorijas metodes mēs sanācām komanda, kur ir gan jaunie ārsti, slimnīcas, pašvaldību pārstāvji, veselības ministrijas darbinieki, Nacionālais veselības dienests. Un tad sākām tiešām, kā arī Jānis teica, intensīvi darboties, un šis ir slaids, kas parāda, cik tad ir daudz to faktoru, kas nosaka jauno ārstu izvēli, kādu viņš profesiju izvēlēsies, specialitāti, kā viņš izvēlēsies savu darba vietu.
Tātad tas ir gan darba vide, gan darba kolektīvs, profesionālās izaugsmes iespējas. Vārdu sakot, tas ir daudzfaktoriāla tāda ietekme, līdz ar to arī tie risinājumi ir daudzi. Ne jau viens ir tas maģiskais risinājums, kas varētu atrisināt. Un tad mēs savā komandā izvirzījām sev to galveno mērķi, saprast un rast risinājumu, kā mēs varētu vienlaicīgi ievērot jauno ārstu intereses un nodrošināt nepieciešamo valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Respektīvi, šos ārstus piesaistīt darbam tur, kur tos vajag, tādā daudzumā, lai pakalpojums nodrošinātu. Tāds izskatījās mūsu darbs. Tas tiešām bija intensīvs. Es ļoti pateicos kolēģiem, iesaistītiem partneriem, ka mēs tiešām varējām atrast to laiku. Tā ir gandrīz pilna darba diena nedēļā. Bet kā jūs arī redzat, un ko es arī teicu, tā atmosfēra ir tāda, kas veicina domāt, veicina iziet ārpus tiem rāmjiem un mēģināt atrast kādu racionālu un citu to risinājumu. Un ko tad mēs sapratām, kas tad ir tā galvenā problēma, ko mēs ar šo sprintu vēlamies risināt? Es vēlos uzsvērt, ka tā nav vienīgā, bet tad mums bija jāizvēlas arī pēc šīs metodes viena galvenā problemātika, ko mēs risināsim. Jaunajiem ārstiem trūkst informācijas par darba iespējām un jau esošo atbalstu piedāvājumu. Tātad mūsu mērķis, lai jaunais ārsts izdarot izvēli par savu nodarbinātību, lai tā būtu informēta izvēle, lai viņš saprastu, kāda ir piedāvājumi, kādas ir iespējas. Nevis pa nostāstiem, pa priekšstatiem dažādiem. Un tā tad sapratām, ka ir nepieciešams nodrošināt informācijas pieejamību un zināmā mērā arī veicināt tādā ārstniecības iestāžu konkurenci, lai tad parādītu tās iespējas, ko katra var nodrošināt. Mūsu tā risinājuma pamatbūtība ir Latvijas slimnīcu cilvēku resursu aģentūra. Saprotot, ka šī laikā runāt par aģentūras nosaukumu risinājumu iekļaut ir ļoti riskanti, jo iespējams, ka tas uzreiz radās iespaidu, ka vēl viena valsts pārvaldes iestāde aicina uz to nekoncentrēties, nosaukums vai struktūra vai platforma vai vienalga. Mums šis nosaukums patika, mēs to lietojam, bet tātad turpmākā ieviešanā, protams, tas var mainīties. Un tātad tas rezultāts ir mājaslapas prototips, tas, protams, arī var būt aplikācija, tie ir jautājumi, kurus mums tālāk ir jārisina. Un pavisam ātri parādīšu tos galvenos slaidus, kas tad ir šīs aģentūras, šīs mājaslapas saturs. Tātad mūsu vīzija ir nodrošināt, kad ir šie ārsti pieejami visā reģionā. Mūsu misija, šīs aģentūras, ir būt tiltam starp ārstu un ārstniecības iestādi, un es teiktu arī starp valsts pārvaldes iestādi, arī starp veselības ministriju. Mēs izdodam dažādus normatīvos aktus, iniciatīvas, un arī šī būtu lieliskā informācijas apmaiņa. Profils var būt ārstam, slimnīcai, studentiem, ārstiem, ārsts, kas var ar savu profilu skatīties, viņam nepieciešama informāciju, slimnīcas, kuras var skatīties informāciju, ko jaunie, kādas ir iespējami meklē šīs darba vietu, un galvenokārt ievadīt informāciju par savu piedāvājumu. Un studentiem, kas tātad arī šo jau prakses laikā varētu savest kopā slimnīcu ar ārstniecības iestādi. Tātad, kas mēs esam, šeit ir dažādi varianti, kad mēs tātad esam vai nu tiešām tas ir tas, kas mums ir jādomā, vai ministrijas struktūra vienība, vai kāda pārvaldes iestāde. Mēs skatāmies plašāk, ne tikai uz savu sektoru, tikpat labi mēs varam sadarboties ar Latvijas investīciju aģentūru, nodarbinātības aģentūru, tātad tas tie formāti, par ko mums ir jādiskutē. Kas to uztur? Protams, tas var būt valsts budžets, vai arī, kā risinājums, tas var būt uzturēts no piemēram, ārstniecības iestāžu, zināmas, abonementa maksas, vai dažādi citi varianti. Un ko mēs darām? Tātad šī aģentūra nodrošina vietu, kur ārstniecības iestādes pašas var strukturētā veidā ievadīt informāciju, un tātad jaunie ārsti skatīties pēc atlases, kur tos piedāvājumus.
un citus dažādus pasākumus, par kuriem ļoti ātri laiks skrien izstāstīšu. Tātad students reģionā, prakšu iespējas sadarbībā ar augstskolām ir iespējama, darbs kā mājas. Šeit arī, ja mēs runājam par piesaisti reģionam, tas ir ne tikai slimnīca, mēs redzam arī ar sadarbību ar pašvaldību, kad arī pašvaldība piedāvā, latviski sakot, onboarding pakalpojumu, kad šim jaunajam ārstam ir pieejama informācija, kā tad šī reģionā, šī pilsētā iedzīvoties, tīri sociāli dažādas pakalpojumu risināšanas. Tad tātad dažādi pētījumi, statistika. Šeit būtu iespējams karte, tūlīt parādīšu, ko tas nozīmē. Pieejamas mentoru programmas, ja slimnīca to piedāvā, dažādi pasākumi, atsauksmes, tātad šeit arī var ievadīt, un darba birža. Darba birža, tas ir tāda inovācija, ko mēs plānojam skatīt, ieviest, kad ārsts arī īslaicīgi var pieteikties, ka viņš, piemēram, var brīvdienās vai svētku dienās strādāt, ja ir tāda vēlme. Nu, un tad tā karte ir ideja, kad informācija no ārstniecības iestādēm tiek savadīta, savukārt jaunais ārsts pēc tāda booking.com principa var savadīt savus parametrus, vai nu reģionu, kurā viņš strādā, norādīt, kāda viņam specialitāte, vai viņš vēlas strādāt pilnu laiku darbu vai nepilnu, vai viņam ir vajadzīgs, piemēram, bērnu dārs, dzīvoklis. Tātad, atlasot šos kritērijus, viņam izlec tāds piedāvājums, kas ir atvērts vai nu slēgts uz brīdi. Un arī, kā jūs redzat, šī zvaigznīšu sistēma, tad ir iespēja pēc tam dot atsauksmi, vai tas man palīdzēja, vai tiešām, ja slimnīca saka, kad ir mentoru programma, vai tiešām šī mentoru programma bija. Un attiecīgi slimnīca, ja es izvēlos konkrēti, piemēram, Daugavpils slimnīcu, tad arī slimnīca var ielikt tādu kā paplašinātu informāciju, ko nu vēlas, aprakstot tos piedāvājumus. Pavisam īsi paredzam arī dažādus atraktīvus pasākumus. Mums pašiem ārkārtīgi mēs sajūsminājām, mēs plaudējām un bijām tik priecīgi par slimnīcu naktis. Arī, kad pēc šīs nanoloģijas, kad varētu aicināt studentus vai rezidentus iepazīt caur šādu pasākumu konkrētu slimnīcu. Protams, dažādas aptaujas var veikt, ceļojums pa Latvijas slimnīcām, savākt noteikta skaita žetoniņus, cik tu esi cik tu slimnīcās esi bijis, un tad nu tev ir kaut kāds bonus balva. Pasniegt gada balva medicīnā arī par labāko risinājumu, ko šī aģentūra ir veikusi, slimnīcu virtuālās tūres. Mēs saredzam, ka šo aģentūru varētu vai platformu turēt 2 cilvēki maksimāli, tātad viena ir Sintija mums, padomā, mēs viņai esam arī uzvārdu izdomājuši, kas dod tehnisko atbalstu, tīri kā ievadīt informāciju, kā organizēt dažādus pasākumus, pieteikt slimnīcām, tad sniegt šo atbalstu. Un ir Jānis, kurš tieši tad vairāk strādātu ar darbā iekārtošanu par vakancēm un konsultētu gan slimnīcas, gan jaunos ārstus. Un turpmākie soļi. Mēs jau arī ar kolēģiem no Tukuma runājam, ka šis ir milzīgs solis mums izstrādāt to risinājumu. Un tālāk ir ļoti svarīgi un visticamāk ar šādām pašām savādākām metodēm mums ir jādomā par šī risinājuma ieviešanu, jo tas ir ārkārtīgi izšķiroši, kāda komanda būs, vai uzķers to garšu un to sajūtu, ko mēs uzķērām radot šo risinājumu. Un jā, 20. septembrī Latvijas jauno ārstu konferencē, kur arī bija slimnīcas vadītāji, mēs to prezentējām. Mums par vislielāko arī prieku Daugavpils slimnīcas vadītāja teica, ka viņa jau 23. septembrī ir gatava norganizēt slimnīcu nakti. Tā kā arī bija mums tas pozitīvais tas stimuls, jā, kad tas varētu nostrādāt. Un tālāk jau ir šīs visas tālākās ieviešanas pasākumi. Un mūsu sapņu rezultāts tātad ir darbs valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kā arī primārajā aprūpē, ir prestižs un novērtēts. Un uz to mēs visi esam apņēmušies strādāt. Un, protams, celmlauzis, kā es teicu, ir mana pirmā asociācija tāds ar supermena to apmetni, bet ir jārēķinās arī kolēģiem varbūt iedvesmai vai tādai pieredzes apmaiņai, kad tas ceļš ir tiešām tā, kā arī jūs rādījāt inovāciju sprintā, kad ir pacēlums, jā, mēs to daram, tas ir ļoti forši, un tad ir pilnīgākā
priekš kam mēs to darām, tas neko nepalīdzēs, tas ir slikti un viss labi. Tā kā ejam pa tiem kalniņiem un galvenais nepalikt tajā zemākajā punktā, bet kopā ar kolēģiem iet tālāk. Paldies jums liels! Paliec vēl uzkavējies, lūdzu. Mirkli uzkavējies vēl, lūdzu. Jā. Es palūkšu uz ekrānu, jā. Šis ir tas QR kods, kurš jums ir jānoskanē, lai jūs pieslēgtos balsošanai. Nāc droši tuvāk. Tu minēji apmetni, es tev viņu redzu. Bet viena lieta varbūt, ko citi neredzēja, jo nepiedalījās sprintā, bet tu redzēji. Ļoti vienkārši jautājums, kas ir tava vērtīgākā atziņa pēc sadarbības ar Valsts kancelējas inovācijas laboratoriju? Vērtīgākā atziņa ir tā, kad, lai vai kādi varbūt ir priekšstati, mūsu ierēģņu dzīve arī nav viegla. Un šī atziņa, kad tu vari atrasties, es to jau uzsvēru, citā atmosfērā, kas tev ļauj arī kā ierēdnim, ar ko es lepojos vairāk gadu strādājot, domāt un darīt savādāk lietas. Un no tā ir tiešām liels gandarījums. Un tas arī ir veids, es ticu, kā arī piesaistīt jaunus, profesionālus cilvēkus valsts pārvaldē. Tas nav konkrēti par šo, bet tas ir par jūsu atbalstu. Un es iedrošinu tiešām to izmēģināt. Tas nav tik traki, tas ir forši, un tas ir iedvesmojoši. Paldies! Mīļš, paldies tev! Es arī.